Ja darbinieki nerīkojās tā kā vadītājiem vai organizācijai vajag, dažkārt risinājums ir mācības, kurās vadītājs sniedz informāciju un vēlreiz sniedz informāciju. Bet vai informācija maina cilvēku rīcības? Mēs visi zinām, ka ir nepieciešams veikt fiziskas aktivitātes. Mēs visi zinām, ka ir svarīgs veselīgs uzturs. Mēs visi zinām, ka jāseko miega daudzumam, bet vai tāpēc mēs mainām savas rīcības? Mūsu rīcības nemaina informācija, mūsu rīcības maina pieredze un emocijas. Kādā veidā mācībās, jo īpaši video mācībās, veido mācību dalībnieku pieredzi un emocijas? Ja tas tev šķiet aktuāli, tad nāc uz www.mastertraining.lv un piesakies uz konsultāciju par video apmācību izstrādes principiem vai arī mācību kursu e-materiālu izstrādi.